tikai sāksies. Ļaujas laiks. Nenoliedzami pasākums ar nosaukumu Visu zvaigžņu spēle ir īpašs un no ikdienišķā basketbola atšķiras ar nepiespiestu un jautru atmosfēru. Un tātad Latvijas izlase pret LBL. Nu tagad, veči, sadūrieties, lielais basis sagās! Nacionālos spēkus sestdien pārstāvēja kāds vietējais Denis Trotmens, kā arī Helmanis, Āzacis, Laksa Šneps, Bagatskis, Bondars, Vecvagars, Bondarenko un Purnis. Pretējā puse salīdzinoši melnāka. Fergusons, Timons, Ovens, Danbars, Makaloks, Prais, Valēko Vītols, Višņevits un Buškevits. Komandu treneri attiecīgi Zeltiņš ar Bolvačovu un Siģekins ar Višņevicu senioru. Forši skatītāji, vienkārši kolosāli viņi atbilst basketbolu, jo tas ir labākais sporta veids, kas vēl pagaidām ir. Visi labi pietīk Spēlē sākoties, visi ar nepacietību gaidīja maksimāli atraisītu un šovu elementiem bagātu spēli abu komandu izpildījumā. Tomēr pagāja zināms laiciņš, kamēr basketbolisti izšūkojās. Par pirmo simbolisko slam dunk tika prēmēts Prais, savukārt 3-punktu kombinācija, 2 punktu plus sodmetiens. Pirmais realizēja Fergusons. Sadarbībā ar Timons viņiem izdevās vēl vairāk labi gājieni, un Freds demonstrēja arī savas lieliskās bloķētāju dotības. Bet runājot par maču gaitu, tas, protams, ritēja punkts punktā, un pirmajam puslaikam beidzoties Latvijas izlase bija iekrājusi nelielu pārsvaru 59-53. Es drausmīgi priecīgs, ka tagad ir sezona beigusies, varēšu atpūsties, saulītē padzīvot jautri un atpūsties no basketbola, un arī viņš turpināsies, un basketbola ļoti laba spēle. Paldies! Ja būs tiem zēniem iekšā tik daudz saprašanas un smadzeņu galvā, kad vispār jāpasmaida ir uz laukumu, jāpasmaida. Asins nevajag, man liekas. Nevajag asins, asins ir tirgu pēc cūkām. Ko tu gribi? Ko? Skatīsies, nu skaties arī, vajag labi. Zvaigžņu spēles pārtraukumā tika savilkti gali, respektīvi notika LBL 6. sezonas labāko apbalvošana visās kategorijās. Un lūk dažas svarīgākās. Rezultatīvākā spēlētāja gods Timam Ovenam no Lainera, labākais atlicošo bumbu savācējs Timotijs Praiss, Roberts Šalmehers, labākais piespēļu autors, vērtīgākais spēlētājs Ivars Liepa, labākais treneris Valdis Valters un tiesnesis Ainārs Poga. Medaļas saņēma arī 3 labākās komandas, tātad jau 6. reizi LBL čempionu godā Brocēni, sudraba medaļas Liepājas Baltikai, bet bronza Ventspilī. Es esmu 6 reizes pasniedzis kausu, vienai tai pašai komandai. Es ceru, ka 7. reizi kādai citai Vakar kārtībā nākamais bija labāko 3 punktu un slam dunk meistaru konkurss. Tālmetienos piedalījās 7 snaiperi. Aizpagājušā gada uzvarētājs Uvis Helmanis, viens no B-faniem Edgars Briņķis, liepānieks Edijs Sprūde, regulārās sezonas precīzākais vīrs Atis Niedra un 3 čempioni Šneps, Šalmehers un zeltroka Bagatskis. Konkursu formulu pusfinālā iekļūst 4 precīzākie, no kuriem 2 labākie finālā sadala galveno balvu. Ar 21 punktu pirmajā kārtā veiksmīgākais bija Bagatskis, bet pusfinālā iekļuva arī Helmanis ar 19 Sprūde un Šneps, katrs ar 15 punktiem. Pusfināla cīņā Helmanis palika pie tiem pašiem 19, Sprūde un Šneps atkal vienādi pa 16, bet Bagajam 19. Tātad finālā Helmanis un Bagatskis. Pirmais rādīja abrīnojumu precizitāti un stabilitāti, 21 punkts, un bija skaidrs, ka zelta viegli neklāsies. Pēc visai neveiksmīgā sākuma uz beigām Bagijs meta gandrīz nekļūdīgi, tomēr tikai 20 punkti. Un tas nozīmē, ka pēc gada pārtraukuma uzvarētājs atkal ir Uvis Helmanis. Stabili, tu met 19, 21. Kā tu jūties šeit atmosfēra, viss kā tu jūties? Labi jūtos. Viss metieni iet, viss kā vajag. Vai tev palīdzēja šie skatītāji, kas pabļauj bišķi? Noteikti ir atbalstīšana skaļāk, jā labāk. Tu uzvarēji zelta roku, tu esi apmierināts? Protams, ceru, ka tā arī spēlēs savstarpējās būs. Uz Sprite Dunk konkursu galveno balvu pretendenti bija 5 un visi leģionāri – Fergusons, Timons, Danbars, Prais un Ovens. Fergusons sāka tā. Laukumā tika iznests galds, uz tā apgūlās Makaloks, seko neliels ieskrējiens, lielisks sliciens un atzinīgs tiesnešu un konkurentu vērtējums. Starp citu, žūrijā tādu basketbolu aprindās pazīstam kungi kā Janševits, Šipkevits, Ozols un Kehris. Pēc sevišķi izteiksmīgiem Oven un Danbar mēģinājumiem bija skaidrs, ka konkurenti uz finālu ir 3. Timons izdarīja visu, kas no viņa tika gaidīts, bet šķiet, ka Freds ir spējīgs arī uz ko vairāk. Lūk, kaut kur agrāk redzēts triks bumbu grozā tiek triekt pat ar aizsaktām acīm un 9 līdz 10 balles no tiesnešiem. Kārtējam Praisa spraudienam sekundants Makaloks pie groza nosēdina 2 meitenes un skaitīdams lūkšanas riskē arī pats. Pirmais mēģinājums, tomēr nē. Ar otro mēģinājumu Praisa savu nodomu realizē un varbūt apmierināts. Tomēr vieta finālā tika citiem – Timonam un Fergusonam, kurš nākamajā piegājienā ceļā uz grozu līdz paķēra arī Eriku Loku cepurīti. Nebija nevainas, taču Timons atbildēja nemazāk iespaidīgi.
Turpmākais vairāk gan atgādināja tālākšanas sacensības, un liekas, šie puiši itin sekmīgi varētu sacensties ar pašmāju labākajiem atlietiem. Pēdējā mēģinājumā Timons nodemonstrē NBA cienīgu sniegumu, un neskatoties uz visiem 4 desmitniekiem, par uzvarētāju tiek atzīts viņa komandas biedrs Freds Fergusons. Runājām par šo slam danku, ko es iemetu ar aizvērtām acīm, bet es patiešām neredzēju. Kāds draugs Amerikā man teica, pamēģini šo triku. Es nekad agrāk to nebiju darījis, un šoreiz es to mēģināju, un ticiet man, es neko neredzēju. Zvaigžņu spēles otrais puslaiks sākotnēji aizvērtēja visai kļūdaini, tomēr pārtraukumā groza acīm redzot bija piešauta un precizitāte pieauga. Elegants spraudiens demonstrēja kā Price un Fergusons, tā arī Bondarenko un Āzacis. Kā no pārpilnības rāga sāka krist sezonas rezultatīvākajam vīram Timam Ovenam, bet cīņa risinājās punktā līdz pat pēdējām sekundēm. Tad, kad LBL izlasēja 9 sekundes pirms beigām izdevās panākt 1 punktu pārsvaru, šit, ka Latvijas izredzes uz uzvaru ir zudušas. Tomēr līdz ar beigu signālu Štomher lieliskais sarvājiens atnes uzvaru Bauliņiem 120-119, kā smejies, Kaza dzīva un Vilks arī paēdis. Tas ir lieliski. Tas tā kā pa notīm. Beigas un uzvar. Tas ir foršākais. Vai tev ir ietekmējis Denis Rodmans mazliet? Nu, varbūt, bet tas bija tikai, lai šovs būtu. Vismaz kaut kas dzīvāk bišķiņa komandai. Pats labākais bija 3 punktu metienu konkurss, man liekas, jo tik spraigs fināls ar tik līdzīgiem rezultātiem nav bijis sen. Tas bija ļoti forši. Šajā zvaigžņu spēlē es patiešām jūtos ļoti labi. Es nospēlēju savā līmenī gluži kā visu sezonu un patiešām jūtos gandarīts.